Parunāsim par algoritmu dabā un ko mēs varam no tā mācīties kā cilvēki. Ieraudzīt to, ka cilvēks īstenībā ir pretdabisks. Es jums to parādīšu šajā video. Interesanti būs. Dabā, ja jūs paskatīties, ir dažādas pasaules. Ir lidojošā pasaule, ir tie, kas ūdenī dzīvo, ir tie, kas skraida pa zemi, ir kukainīši, ir tie, kuriem nav kājas, kas čūskveidīgie. Un katrā pasaulē ir kaut kāda sava hierarhija. Katrā pasaulē ir tie, kas ēd citus, tie, kas neēd citus. Jā, pieņemsim dzīvnieciskajā pasaulē, kas skraida riņķī, tur ir lauvas, ir truši, ir lapsas, ir vāveres, kas riekstiņus grauž. Kukaiņu pasaulē ir tieši tas pats, ir kaut kāds skudras, ir zirnekļi, kas ēd visu kaut ko. Citus kukaiņus, lidojošos, pieņemsim. Ūdens pasaulē arī tieši tas pats, ir haizivis, kas ēd citas zivis, ir parastās zivis, tur vaļi, teiksim, liels, milzīgas zivs, bet ēd planktoniņu, ne citas zivis neēd. Līdz ar to daba parāda to, ka ir dažādi izskata un principā un darbības principā šie dzīvnieciņi, tā saucamie. Cilvēkam problēma, kāpēc rodās tajā, ka viņš, ne visi, protams, bet lielākā daļa varbūt, vai tas, kas tiek bīdīts, kurš tiek stāstīts, ka cilvēks aizmirst, ka viņš arī ir daba. Viņa pamats ir daba, dzīvnieciskais pasākums. Un tieši tāpat kā dabā arī cilvēki ir sadalīti pa dažādām šīm struktūriņām. Mēs tagad dzīvojam tādā pasaulē, kur iedomājieties truši vai vāveres, un vilki. Vilki uzspiež vāverēm, ka viņas arī ir vilki. Dēļ tā, ka cilvēks, viņš nezina, ka ir šis iedalījums, viņš nezina, ka viņš, teiksim, ir vāveri iespējams. Viņš ir varbūt govs vai kaut kāda tur antilope vai, nezinu, tur bebrs, Viņam tiek uzspiests, ka visi ir vilki. Un tas nabaga cilvēciņš, kurš patiesībā ir tur vāvere, pēc savas dabas. Tā viņš ir dabiski iekārtots, radīts, Viņam tiek uzspiesti vilkju vēlmes, ka ir jāēd, pieņemsim gaļa, ka ir jānogalina, ka stiprākais, tur plēsoņi mēs esam tur un stratēģijas dažādas, kā vispār jādzīvo, kā jāuztver, kā jāredz. Vilki diktē to, kā, teiksim, tai vāverei jādomā. Un iedomājieties tā kā lūk Ice Age, kur tas mamuta skraidīja riņķī, domājot, ka viņi ir surikāts. Tieši tas pats pasākums cilvēku sociumā notiek. Vai arī tagad ļoti aktīvi un intensīvi ir izplatījušies, teiksim, zaķi, kuri saka, ka visi ir zaķi. Ka zaķiem jābūt visiem, ka zaķi tas ir veselīgi, zaķi glāb pasauli, zaķi ir ekoloģiski, zaķi neēd gaļu. Gaļa ir slikta. Priekš lauvas, cilvēks, kurš ir pēc savas dabas lauva, cīnītājs, iekarotais, uzvarētājs, meža saimnieks, viņš tā jūtās iekšēji. Viņam ir tādas izpausmes, tādas vēlmes, tādas rīcības. Priekš viņa tas viss zaķu, tas fufelis, kur tur zaķi runā, liekas kaut kāds vispār nesaprotams, tas nav viņu. Bet iedomājieties, cilvēks, kurš pilns ar iekšējiem problēmām, dažādām negatīvajiem pasākumiem, kompleksiem, tur vainas apziņām un dažādām negatīvajām sajūtām, kas viņā sēž, viņš patiesībā pēc dabas ir radīts kā lauvās. Viņam jābūt spēcīgam. Bet dzīves apstākļi tā sakrita, tur bērnībā tur viņš tika pakļauts, ļoti spēcīgs spiediens netika līdz galam izturēts. Un tā, lai izpatiktu, lai iejustos, viņu drusku salauza, un viņš tagad domā un izplata idejas, ka viņš ir zaķis un ka zaķim būtu labi un ka zaķi glāb pasauli un tā tālāk. Visi ir zaķi. Un tie, kas nav zaķi, tie attiecīgi vispār nesaprot, tie ir ļaunie. Kaut gan īstenībā viņš iekšā ir lauva. Un kas notiek ar tādu cilvēku? Viņš it kā ir iekļāvies zaķu sociumā, bet viņš patiesībā ir lauva zaķu sociumā. Iekšēji viņš tāpatās jūt, ka kaut kas nav. Ciešs. Un ilgtermiņā viņš parasti tāds cilvēks, viņš sevi iznīcina. Sākās problēmas, jo
Iedomājieties, lauvas starp zaķiem dzīvo, ēd zalīti, tur burkāniņš grauž. Kas ar tādu lauvu notiks agrāk vai vēlāk? Viņš vienkārši pirmām kārtām kļūs par tādu no lauvas turas nekas principā nepaliks. Viņš iespējams drīzākais, pazaudēs visu savu šo, iznīks, Un mēs redzam visu caur sociumā, ka lūk ir šāds pasākums, ka visiem tagad kaut kādas ideoloģijas liek virsū. Tas īstenībā cits videos par tiem ideoloģijas lielajiem licējiem, kur jūs visi ziniet, kas tie tādi ir. Tad, kad lietus līst, mums parādās tas veidojums no daudzām krāsiņām, viņi ar šādu karogu skraida riņķi, un taisa visādas gājienas un mēģina aizsargāt kaut kādas savas vērtības, vēl kaut ko tur ir ļoti spēcīgas bērnišķīgas problēmas tiem cilvēkiem. Es jums to vienkārši parādīšu nākamajā video, drīzākais. Tur ir interesanti. Un tad viņi mēģina uzspiest riņķī pasauli, tāpatās kā, teiksim, tie paši zaķi vai tie paši vilki, kuri uzskata, ka visai pasaulē tādā jābūt. Nesaprotot to, ka šeit ir daba. Dabā ir konkrēti algoritmi. Dabā ir tie, kas ēd citus dzīvnieciņus, kukainīšus, zivis, un tie, kas ēd zaļumus. Dabā ir tā, ka nav atkarīgs, cik tu ilgi dzīvos no tā, vai tu ēd vienu vai otru. Tu dzīvos tik ilgi, cik tev ir pēc dabas atvēlēts, teiksim, bruņu ruputs ēd gan to, dzīvo tur 100 gadu. Tur kaķis arī ēd zīves, vēl kaut ko, tu dzīvo 15 gadus, tur, teiksim, kaut kāds tur kāmis, kurš graudus mauc, viņš tur 1,5–2 gadus tikai nodzīvo, Lūk, dažādi dzīvnieci, dažādi ilgumi dzīves. Un cilvēkiem ir tieši viss tas pats. Ir vienkārši algoritmi, ir citi. Nav atkarīgs no tā pa lielam, ka tu tagad ēdīsi tikai dārzeņus un nezinot, kas tu īstenībā esi. Bet patiesībā, ja pēc dabas tu esi tas, kuram jāēd, ir arī gaļa. Un principā arī gaļa tikai jāēd. Ka ja tu to nesaproti, tad tu cietīsi. Ļoti mocīsies un būsi ne savā ādā. Kad tu neesi pēc savā ādā, ne pēc dabas, tu esi upuris, tu esi cietējis, un tev ir nelaimīga dzīve. Tas viss iekšēji krājās, un pēc tam tiek justs. Tāpatās, pieņemsim, biznesi, visi šitie panākumi, virzīšanās, tur jau arī ir konkrēts dabas cilvēks, kurš to var izdarīt, kuram iekšā tas ir iedots. Tu vari sevi aktivizēt, pareizās sajūtas, piedzīvot dzīvi, bet tev nekad nebūs tā, ka tu gribēsies sasniegt tikpat milzīgas virsotnes, kā, teiksim, lauva, kurš ir meža karalis. Vai lācis, kurš ir milzīgi, viņš arī jūtās, ka viņš ir spēcīgs, viņš nevienu nebaidās. Vai ērglis, kā jūtās ērglis, vai haizivs, kā jūtās. Ja tu esi maza zivtiņa, kas tur krāsaina, skaista, gar korāliņiem, ložņām, bet smadzenēs tev ir eros iestājas to, ka tu arī jūties, ka tu būsi haizivs un kā haizivs rīkoties. Un haizivs vēlmes to pēkšņi ir. Sākās erori, un visas lielākā daļa, daudzas problēmas sociumā cilvēkos ir tieši dēļ šī aspekta, ka viņi nesaprot, kas viņi ir pēc dabas. Viņi maldās. Viņam ir viltus šitās visas domas un idejas ielikts iekšā, kā ir jādara, kāpēc tā ir jādara. Viņi ir pazaudējuši sevi tādā veidā, un mocās. Lūk tā. Un dēļ tā, ka tas šeit viss ir radīts milzīgajos apjomos, un sociālai tīkli ir tie, kas šo vēl vairāk visu uzkurina, mēs dzīvojam viltus cilvēku pasaulē. Mēs dzīvojam tādu cilvēku pasaulē, kur jēri domā, ka viņi ir vilki, kur vilki domā, ka viņi ir, pieņemsim, truši, vai zaķi, kur vāveres domā, ka viņi ir ērgļi, un man grib lidot, kur kaut kādiem, teiksim, tur lakstīgalam, ir iestāstīts galvā, ka ir jāmāk peldēt, ka viņā jādzīvo ūdenī, ka patiesībā viņas ir pa gaisu lidināties, Un visādi šitādas lietas. Un tāpēc šeit ir tāds bardaks, vinegrets no visādām idejām, domām, problēmām. Un no tā, ka mums ir pazaudējās, tas īstais, tas dabiskais, ļoti daudz, kur viņu vairs nav. Mēs viņu vairs nejūtam. Un tad, kad kaut kas dabiskais pazūd, viņa vietu aizņem kas? Mākslīgais. Mākslīgā pārtika, mākslīgās drēbes, mākslīgie objekti, instrumenti,
mākslīgais, teiksim, materiāli, no kā būvē māju, mākslīgais intelekts, kas rada mākslīgas neīstas dziesmas, mākslīgo mūziku, mākslīgie cilvēki, kas tirgo mākslīgi radītos neīstos savus pakalpojumus, produktus, jā, jo tas ir moderni, tas ir, viņš tagad tas ir, viņš tā var nopelnīt, jā, un viss tas mākslīgs, tīks milzīgos apjomos visu riņķi, ka cilvēki vairs nezina, kas viņi ir, kāpēc viņi ir. Viņi neredz šos dabiskos algoritmus cilvēka vidē, sociumā. Un pasaulē, dēļ tā jūgprātā, cieš un palielam, jā, saprotot vispār šo dabu, kad dabā tiek izjaukts šis mehānisms sākotnējais iestrādātais, tad notiek viņas tā transformācija, likvidācija, ja? Tā vieta, tā elementa. Daudz jau to sen gaida, tas ir aprakstīts Bībelē, kā tas saucam apokalipse, ja? Un agrāk vai vēlāk tas notiks. Tas ir neizbēgami. Tas jau ir noticis. Mēs vienkārši vēl neredzam tā notikuma tā kā nākamo līmenī. Tas ir tāpatās kā palielinājumā, kad uzsit, kad filmē palielinājumā kaut kādus video kadrus, burbulis krīt, ūdens jau līst, cilvēks vēl smaida, un mēs palielinājumā skatāmies lēnos kadrus, mēs dzīvojam šādā palielinājumā. Zato tas notikums jau ir noticis, dēļ tā, ka viņš jau ir noticis, viņu ir iespējams daudzi nolasīt, aprakstīt un vispār pagātnē par to uzrakstīt, jā. Lūk tā. Lūk tāds par dabu video. Tie, kam interesē, palasiet zem šī video aprakstiņus un linkus uz weblapiņu, tur pastaigājiet, paskatieties, tur visu kaut ko jūs interesantu un sev galvenais noderīgu varat atrast. Neteikšu ko, bet tie, kas atrod, ja jums ir impulss iekšējais, vienkārši klausiet savam impulsam. Iespējams, tas būs kaut kas, kas palīdzēs jums savu dabu beidzot atrast un ieraudzīt. Un ne tikai dabu, bet arī saprast, kā šeit viss strādā. Ar jums bija Salants, lai jums viss ir labi, sargiet sevi, attīstaties un tikamies nākamajos video. Čau, čau!